šodien es gribu padalīties savās pārdomās un novērojumos par Trumpa iniciēto miera padomi un tās sastāvu, sākotnējo sastāvu, kur ir parakstījušās kaut kādas, ja es nemaldos, apmēram ap 20 valstīm. Un mans pirmais priekšstats ir tāds, ka tā ir kaut kāda, kā es lasīju internetā, banāna republika, kaut kāds tā kā cirks, kurā ir jau, cik es saprotu, Lukašenko ir parakstījies un vēl daudz dažādi diktatori un pusdiktatori. Un ir arī tādi, protams, kas nav diktatori, tur Argentīnas prezidents, bet uzaicināts ir arī Masu Slepkava no mūsu kaimiņu valsts. Pagaidām viņš nav devis atbildi, ko viņš, vai viņš piekrīt vai nepiekrīt tur būt. Bet, kas ir interesanti, es te pētīju, un cik es varēju tā saprast, ja es pareizi saprotu, tad tas Trumpa projekts, kas saucās Miera padome, viņš to ir izveidojis kā nosacītu konkurentu Apvienoto Nāciju organizācijai. Un, kas, teiksim tā, pats par sevi ir bišķiņ smieklīgi, bet tāpat laikā es gribu arī nedaudz pievērsties, ko es domāju par to ANO. Manā skatījumā ANO jau ir organizācija, kura teju sevi ir izsmālusi. Kāpēc es tā domāju? Pirmām kārtām tāpēc, ka viņa nekalpo visām valstīm vienādi. Tur ir tā kā Džordža Orvela romānā par dzīvnieku farmu, kur visi dzīvnieki ir vienādi, bet daži dzīvnieki ir vienādāki. Un tu līdz paskaidrošu, kāpēc es tā domāju. Lieta ir tāda, ka ANO sastāv no apmēram 200 valstīm, bet ir 5 pastāvīgās drošības padomes loceklis. Kaut gan drošības padomē ir vairāk locekļi un kaut kāda daļa tur mainās. Tā skaitā Latvija nesen kļuva par nepastāvīgo ANO locekli uz dažiem gadiem. Es nezinu precīzi cik, bet ir 2, 3, kaut kas tāds. Bet, kas ir būtiski, ka manā skatījumā ANO ir organizācija, kur šīs 5 lielās valstis kontrolē visas pārējās. Un pašas par sevi nenes atbildību. Viņas var izvairīties no atbildības, tāpēc, ka viņām ir veto tiesības. Un tas vien nozīmē to, ka mēs esam dažādos līmeņos. Piemēram, Vācija arī nav pastāvīgā ANO dalībniece, liela valsts. Tur ir ASV, Krievija, Ķīna, Lielbritānija, Francija un tas arī viss, tās 5 valstis, ja es saprotu pareizi. Jā, laikam tā sanāca. Lūk, un šīs 5 valstis, un no viņām regulāri tās veto tiesības izmanto Krievija un Amerika. Un viņi var darīt, ko viņi grib, neviens cits viņiem nevar neko izdarīt, jo viņi uzliek veto un viss, un nekādus tur likumus pret viņiem nevar pieņemt. Lūk, un protams, arī Trumpa tā ideja teorētiski nav varbūt arī slikta, kā tāda pašā teorijā, tāpēc, ka kaut ko ir jāsāk domāt, kā var izveidot paralēli ANO. Bet tas veids, kā viņš to, tā forma un tās dalību valstis, kas tur ir, es nezinu, ko tur labi var vispār gaidīt. Jo ar ko tad viņš beigās atšķirsies no tā, ka tāpat kā ANO tagad, tur cilvēku tiesību komiteju vai kaut kas, tur ir kaut kāds ANO tā kā nodaļa, tā kā atzars, kas atbild par cilvēktiesībām, un to šobrīd vada, ja es nemaldos, tā ir Somālija. Un tur ir vēl, tajā sastāvā vēl tur ir kaut kādas diktatūras un valsts, kurā valda šariata likumi un demokrātija tur vispār blakus nav stāvējusi. Bet skaitās par cilvēktiesībām. Līdz ar to, protams, tā ir smieklīga organizācija, kur sevi ir izsmālusi, un man līdz galam nav skaidrs, kādi ir Latvijas ieguvumi. Ja vienīgais, kas tur ir tas, ka caur ANO mēs varam veidot kaut kādus kontaktus ar citām valstīm, piemēram, tālām valstīm, ar kurām mums savādāk būtu diezgan grūti. Nezinu, tur ar kaut kādu
Indonēziju, Malaiziju. Mēs varam veidot varbūt kaut kādus tur biznesa kontaktus vai kaut ko tādu, bet citādi es vispār neredzu jēgu. Nu, Latvija un citas mazās valsts, mēs tur esam vienkārši, lai mūs kontrolētu. Nu, varbūt arī tas nav slikti, ja, lai neuznāk kaut kas tur, kaut kāda valsts atkal neizdomā, ka jāiet pakarot ar kaimiņiem. Nu, lūk, bet jā, šobrīd izskatās, atgriežoties pie tā miera padomes, šobrīd tas ir tāds cirks, es vērošu, kā tas attīstīsies tālāk. Un cik daudz valsts grib iemaksās to $1 miljardu Trumpam personīgi kabatā, lai kļūtu par pastāvīgajām loceklēm. Jo viņš uzaicina kaut kādas valsts uz 3 gadiem. Ja tu nemaksās to $1 miljardu, tad 3 gadi, un tad tur tajā padomē viņš tevi izmet ārā un uzaicina laikam kādu citu, kaut kā tā. Bet ja tu samaksās viņam $1 miljardu, tad tu tur skaitīsies uz ilgiem laikiem. Nu, lūk, Vārco pieminēja to, ka gan Kanāda noignorēja, viņš, protams, atsauca, un arī no Eiropas, vienīgā valsts no Eiropas Savienības šobrīd ir, protams, Viktora Orbāna Ungārija, kur arī mums ir, maigi sakot, nevisai uzticams partners. Tas ir ļoti, ļoti maigi izsakoties. Es Ungārijai neusticos šobrīd tā Orbāna vadībā, jo viņš dara visu, lai sabotētu palīdzību Ukrainai. Ko es tur daudz stāstīšu. Atsakot, tie, ka tas interesē, viņi paši par to zina ļoti labi. Tādas ir manas šīs dienas pārdomas. Paldies, ka apskatījāties. Un labprāt, es būšu priecīgs palasīt jūsu komentārus, ja jums ir ko pateikt, kaut kādas idejas, domas, ko jūs par to domājat. Man būs interesanti palasīt. Paldies!